saglabājiet dzīves prieku, komandas garu, mērķtiecību un prasiet atbalstu. Pats būtiskākais, mēs diezgan daudz laika ieguldījām laiku no savas individuālas dzīves, kas savā ziņā ir labi un tajā pašā laikā varbūt tas netik labi. Atcerieties arī par sevi un savu ieguldīto laiku. Mans novēlējums ir darbojieties aktīvi, bet atcerieties par sevi. Tā kā tas mans uzskats par valdi vispār ir tāds, ka katrs sevi cienošs vecbiedrs, par kuru mēs kļūsim, viņš savu atbildību pret organizāciju un tiem cilvēkiem tajā neatstāja telpā, kurā tiek ievēlēta jaunā valde. Jo, ja mēs turpināsim ar šādām frāzēm aizejot, tā kā, nu jā, šitas bija ritīgi forši, man patika, es daudz ko ieguvu, un tagad jūs paraties, kā jūs tur varat. Un, ja mēs šitā turpināsim, arī mēs, es ticu, ka šo video skatās arī citi vecbiedri un arī mēs, kas topošie, ka šito nevajag darīt. Vajag arī būt ar to organizāciju, pat ja tu neesi tajā amatā. Jo tad, ja mēs tā turpināsim Risaras pašpārvalde par pēctecību, kā neesošu elementu, vēl runās pēc pāris gadiem. Tāpēc tā ir katra mūsu atbildība arī turpmāk būt ar šo organizāciju, nodot tās zināšanas, tad, kad tās ir nepieciešams. Jo, kā jau iepriekš minēju, tas viss var būt ļoti vienkārši, ja mēs pajautāsim. Un tās būs mazāks galvas sāpes, mazāk emociju, negatīvo emociju. Tāpēc jautājiet, jo mēs esam tepatās, pat ja neesam. Es novēlu nebaidīties, pat ja sākumā liekas, ka neko nesaproti un nezini, ko darīt un kā rīkoties, bet nebaidīties. Sākt, nebaidīties darīt, un tad jau arī viss izdosies. Jā. Un arī vienmēr atcerēties, ka esam mēs, vienmēr var kādam pajautāt, un viss būs forši. Novēlu izturību, un lai viss izdodas. Noteikti nedrīkst tā kā nolikt nevienu ideju, jo jums ir kaut kādas idejas, kaut kādas super domas, vienkārši pierakstiet kaut vai viņas nepasakiet, bet viņas vienkārši piefiksējiet. Noteikti konsultēties ar veco valdi, ar jebkuru, kas kaut ko var palīdzēt, tāpēc, kad piekritīšu pārējiem, kad vajag jautāt, tas atrisinās ļoti daudz ko. Un pats galvenais īstenībā tā kā have fun, jo ir tas cilvēks, kuram tur ir jāņemās kaut kādām papīrlietām, tas ir tā kā viena puse, bet tas nav jādara pārējiem tik ļoti. Tāpēc galvenais izbaudiet šo laiku, jo patiesībā viņš ir ļoti īs. Dariet labas lietas, neiespringstiet, tā ir skola, tas ir, tu mācies tikai. Tu mācies un tu izmācīsies un tu pametīsi un tu atcerēsies labas atmiņas. Sliktais aizmirstās. Jaunajai valdei es vēlu ievērot vienam otru un ievērot arī tos, kas iespējams dara kaut ko klusāk un nerunā par saviem darbiem tik skaļi. Ievērot viņus un uzklausīt viņu idejas, spēt uzrunāt jaunus cilvēkus un arvien vairāk turpināt ieguldīt vienam otrā, jo nekas neaizstās jūsu pašpārvaldes valdes to spēcīgo kodolu un tikai jūs paši atbildat par viņu izturību. Un tas, cik daudz jūs laiku pavadīsiet kopā, noteiks to, cik daudz jaunu biedru jūs iegūsiet. Tāpēc veidojot komandu, komanda ir svarīgākais un spēcīgākais un noturīgākais un izturīgākais, kas jums būs visa jūsu valdīšanas perioda laikā.